Šodien mēs runājām par tēmu komunikācija un izglītība. Pagājušajā reizē mēs pievērsamies Twittera manipulācijām, runājām par Twitteru dienā, par Twitterā iespējām debilizēt tautu. Šodien mēs runāsim par komunikāciju un izglītību. Mēs runāsim par to, kas notiek izglītībā šodien no komunikācijas viedokļa, no tā viedokļa, ko sniedz zinātne par komunikāciju. Zināšanas par komunikāciju vienmēr vairāk vai mazāk ir iekļautas izglītībā. Tas ir bijis arī agrāk, jo pirmkārt jau un galvenokārt šeit ir saruna par valodu, par valodas lomu, par verbālo, neverbālo komunikāciju. Augstskolās daudzās programmās gan agrāk, gan arī tagad tiek runāts par masu komunikāciju, tiek runāts par starpkulturālo komunikāciju. Augstskolās tiek runāts par informācijas pārraides dažādiem modeļiem. Zināšanas par komunikāciju, kā jau es teicu, vienmēr ir bijušas izglītībā. Varbūt vidējā izglītības līmenī mazāk, bet augstākajā izglītībā zināšanas par komunikāciju ieņem svarīgu vietu. Šodien, kad zinātnē nostiprinās kognitīvie pētījumi, zināšanas par cilvēku domāšanu, zināšanas par to, kā cilvēki iegūst zināšanas, kā viņi apstrādā zināšanas un kā viņi izmanto zināšanas komunikācijā, izmainās arī priekšstati par pašu komunikāciju. Kognitīvie pētījumi ļoti būtiski izmaina priekšstatus par pašu komunikāciju, un tas arī atspoguļojās izglītībā mūsdienās, īpaši aizvadītajos 30 un mazliet vairāk gados. Kas ir kognitīvie pētījumi, kas tā ietekmē komunikāciju, kas ietekmē izglītības programmās sarunu par komunikāciju? Kognitīvie pētījumi, tie ir pētījumi, kur ir veltīti cilvēka izziņai visplašākajā nozīmē, cilvēka dabisko domāšanas procesu analīzei un šo procesu modelēšanai, īpaši mākslīgā intelekta sistēmās. Interese par mākslīgā intelekta sistēmām arī ir samērā sena, vismaz 20. gadsimtā šī tēma ieņem ļoti svarīgu vietu. Kognitīvie pētījumi vēl ļoti lielā mērā pievēršas mākslīgā intelekta sistēmām un dažādiem modeļiem šajās sistēmās. Kognitīvo pētījumu rezultātā mēs iegūstam atbildes uz vairākiem jautājumiem. Pirmkārt un galvenokārt mēs iegūstam atbildi, kā cilvēks iepazīst pasauli, kā uz cilvēka individuālo pasaules ainu iedarbojās valoda, kultūra vispār, jo uz cilvēka, domāšanu, uz cilvēka komunikāciju ļoti liela ietekme ir pašai valodai un arī apkārtējai videi. Par to mēs parunāsim noteikti nākamajā reizē, jo šajā jomā ir pilnīga jauna izpratne šodien. Kognitīvie pētījumi atbild arī uz jautājumu, kas ir apziņa un kā tās darbība ir saistīta ar smadzeņu darbību, kādi izziņas mehānismi ir iedzimti un kādus izziņas mehānismus mēs iemantojam no kultūras. Tāpat tās kognitīvie pētījumi cenšas atbildēt uz jautājumu, vai ir vispār iespējams radīt mākslīgo prātu, kas darbotos līdzīgi cilvēka prātam. Pateicoties šiem kognitīvajiem pētījumiem, šodien izmainās mācību saturs, īpaši augstākās izglītības līmenī. Mācību saturs kognitīvo pētījumu rezultātā izmainās šodien. Šīs izmaiņas jūt daudzās valstīs, jau daudzu valstu izglītībā šīs izmaiņas ir. Diemžēl Latvija neietilpst tajā sarakstā, kas ir publicēts internetā. Internetā ir publicēts saraksts par valstīm, kuru izglītības sistēmā ir iekļautas programmas par kognitīvajiem pētījumiem. Pasaulē tāds ir 32 valstis, mums vistuvākā valsts ir Krievija, un Krievijā arī ir tikai viena augstskola, Pēterburgas universitāte, kurā ir iekļautas programmas un gatavo speciālistus kognitīvo pētījumu jomā.
Nu, runājot par to, kā kognitīvie pētījumi atsaucās uz komunikāciju un tajā skaitā uz izglītību, šodien ir izveidojusies un veidojas un turpina attīstīties pilnīgi savādāka attieksme pret valodu nekā līdz šim. Nu, es pats, protams, to ļoti labi atceros, ko studējot 70. gados un arī vēlāk lasot grāmatas par valodas lomu cilvēku dzīvē, par valodas lomu komunikācijā. Pats ļoti labi atceros šo grāmatu saturu. Pret valodu līdz šim izturējās kā pret zināmu tādu imanentu veidojumu, imanentu sistēmu. Tātad sistēmu, kas ir vērsta pati uz sevi. Tātad pret valodu mēs izturējāmies līdz šim kā pret tādu sistēmu, kas nodarbināta ir pati ar sevi, ar saviem iekšējiem likumiem, ar savām iekšējām, kā teikt, problēmām. Tagad, pateicoties kognitīvajiem pētījumiem, uz valodu lūkojās kā uz cilvēku īpašību sistēmu. Tā ir pilnīgi jauna attieksme. Es pats par šīm lietām tagad interesējos ar zināmu entuziasmu, jo ļoti labi saprotu, kā viss tas atšķiras no tā, ko, teiksim, man mācīja skolā. Šodien uz valodu mēs skatāmies kā uz cilvēku īpašību sistēmu. Tātad mana valoda, tas, kā es tagad arī runāju šeit, un kā es runāju nepārtraukti, ir saistīta ar manām cilvēciskajām īpašībām. Un ar to ne tikai ar manām, kā teikt, komunikācijas spējām, verbālajām spējām, neverbālajām spējām, bet ir saistīta arī ar manu darbību un arī ar manu uzvedību. Tātad, principā, ar visu to, kas ir cilvēkā, ar cilvēka domāšanu, ar cilvēka pasaules uztveri un tās īpatnībām, cilvēka garīgo praktisko esamību vispār, cilvēka personības iezīmēm, viņa zināšanām par pasauli. Mana valoda veidojas lielā mērā arī no manām zināšanām par pasauli. Agrāk tāda pieeja nebija. Agrāk valodai tāda pieeja nebija, un pateicoties kognitīvajiem pētījumiem mainās priekšstats par komunikāciju, un šo jauno priekšstatu šodien māca daudzās pasaules augstskolās. Tāpēc tagad pasaules augstskolās ir speciāli jauni lekciju kursi, piemēram, par antropoloģisko lingvistiku, kurā dominē kognitīvie aspekti. Augstskolās šodien ir arī daudzi jauni priekšmeti, kuri apskata cilvēka darbību, cilvēka uzvedību, cilvēka saistību ar kultūru, vispār ar tādā plašākā nozīmē. Nu, kādi ir šie jaunie priekšmeti? Piemēram, kognitīvā kulturoloģija, kognitīvā lingvistika, kognitīvā pedagoģija, psiholoģija. Kognitīvie aspekti šodien tiek aplūkoti arī arheoloģijā, vēsturē, etnogrāfijā, socioloģijā, ekonomikā, politoloģijā, menedžmentā, mārketingā un noteikti vēl daudzās citās zinātņu sfērās. Atsevišķās augstskolās jau ir bakalaura un maģistrantūras programmas, kas ir veltītas kognitīvajiem pētījumiem un tagad faktiski veido jaunu atsevišķu izglītības virzienu, par kuriem aizvadītajās dienās ir milzīgi strīdi Latvijas augstskolu vidē. Bet par to nākamajā sižetā. Paldies!